Vai varat pastāstīt, kā tieši uzzinājāt par ielaušanos un kas tajā dienā notika? Pa dienu mēs bijām šeit, mums notiek būvdarbi, un uz vakara pusi mēs tieši aizbraucām mājās. Mēs dzīvojam arī netālu. Jau bija kaut kāda nakts, es nezinu, pār 12, un telefonā mums ir aplikācija, kur mēs varam izslēgt apsardzi objektos savos. Un tur nostrādāja sirēnu. Tajā pašā brīdī mums saņēmām arī zvanu no apsardzes kompānijas, ka notika ielaušanās un tiek nosūtīta ekipāža uz mūsu vietu. Kādas ierīces tajā brīdī bija pieslēgtas drošības sistēmai? Mums iekšā mājā ir pieslēgti kustības sensori, un tie arī bija tie, kas nostrādāja. Mums piezvanīja no pults, paziņoja par ielaušanos, prasīja, vai sūtīt ekipāžu. Mēs piekritām un gaidījām, tā kā mums atzvanīs arī pats cilvēks, kas atbrauks uz vietas. Un pēc tam viņš arī piezvanīja un paziņoja, ka ir notikusi ielaušanās, uz vietas neviena nav. Braucot uz vietas, mūs sagaidīja pats darbinieks, mēs ienācām iekšā, konstatējām, ka ir tur salauztas durvis un logs, un paskatījāmies, ka ir nozagti instrumenti. Un sakarā ar to visu arī tika izsaukta policija. Atbraucot, mēs, protams, konstatējam, ka ir mēģināts ielausties pa logu. Te var redzēt, ka ir sasists logs un mēģināts atvērt arī. Un durvis arī bija salauztas, bija vaļā. Te var redzēt, ka ir arī mēģināts ielausties. Jums bija tarifs apdrošinātais. Kāpēc izvēlējāties tieši šo? Šajā jautājumā milzīgs paldies mūsu kompānijai Apsardzes alianse. Tā ir vienīgā kompānija, kas piedāvā šādu pakalpojumu būvniecības objektiem, kuri nav nodoti eksploatācijai, ka var apdrošināt esošos objektus. Protams, ka neviens nekad negaida, ka notiks kaut kādas sādzības vai vēl kaut kas, un tieši šis tarifs palīdzēja mums, notika ielaušanās, ka dabūt kaut kādu kompensāciju atpakaļ. Kādu lomu tas nospēlēja situācijas atrisināšanā pēc zadzības? Kompensēja tos visus zaudējumus, 600 eiro, un arī kompensēja pašus instrumentus. Protams, ka mēs tagad esam sapratuši pēc tā visa, ka ir svarīga arī ne tikai iekšējā apsardze, bet arī ir ārpusē. Un esam saņēmuši konsultāciju arī no Apsardzes alianses, kādā veidā to visu var īstenot, un, protams, ka mēs to arī darīsim.